uzkusties, lai... Nē! Jūs to dzirdat? Čau, Jelena. Tas tev mīl. Tas ir bērniņi, kas dzied. Čau visiem! Šodien mēs esam nevis 2, nevis 4, Nevis nevis viens. 1, bet kā 5. Mēs vēl mācāmies skaitīt. 5, Komandā 2, 3. 5. Un pirmo reizi mums ir pievienojies arī kāds īpašs viesis, kas ir Ante! Kāds! Mēs esam visi special. Jā, Kārlis vienmēr ir tas cilvēks aiz kameras, kas visu uzstāda, rūpējas par visu skaņu, tehniku, lai viss labi izstās. Un šodien mēs viņu esam atvilkuši un nolikuši sev blakā. Jā, tā kā ja kāda kamera ir bez fokusa vai mikrofons nestrādā, tad... Mēģini ieraudzīt ekrānu, visu sekot līdzi. Un tā kamera patiešām es neko neredzu. Jā. Ok, Kārli, kāpēc mēs šeit? Lai atskatītos projekta, teiksim, visā šiem 2 gadiem, ko mēs esam paveikuši projektā, ko mēs esam izdarījuši. Un, teiksim, noslēgt tādu posmu lielu dzīvēs mūsu. Un, atskatītos galvenokārt un parunāt, kā mēs jūtamies un kā mums gāja. Kas būtu tīs smieklīgs, notika interesants šo 2 gadu laikā. Jā, tas kā. Varbūt pastāstiet, ko jūs darījāt projektā? Kas jūs bijāt? Jā, ko tu darīji? Es nepa tevi redzēju. Esmu aktivitāšu koordinators, ko tas nozīmē. Ants man pasaka, kas man ir jādara, un tas es to izdaru. Kas saistās ar aktivitātēm. Piemēram, Ants ir tāds, Jākab, piezvanu ēdinātājiem un sarunā man bulciņas, un tad es piezvanu ēdinātājiem un sarunāju. Ancei bulciņas, jā, un vēl 90 cilvēkiem bulciņas sarunāju. Un tā mēģinu dabūt tur cilvēkus, vietu, reāli tādas boring lietas, ko daudz neredz un neiedomājas. Tad es tā izskaitā. Bet tas, ko es varbūt esmu ļoti daudz sācis mēģināt darīt, ir iesaistīt šajā visā brīvprātīgos, lai nav tā, ka tikai es zvanu par bulciņām, bet arī kāds cits zvana par bulciņām un mēģina dabūt. Es nododu pēctecību un slinku. Daudz to redz tā, ka pieņemsim, es darbus nododu jums, es teiktu, man piezvanīt pašam ir daudz vieglāk nekā iemācīt Ancei, piemēram, piezvanīt. Viņa nemāk zvanīt. Es nemāku. Viņa nemāk zvanīt, viņai nestrādā ausis. Jā, parasti jūs to negribat redzēt. Un tas ir joks. Un es negribētu to teikt. Jā. 2 gadi dzīvojam noslēpumos. Jā, Ants visu laiku Kārlim lika zvanīt, viņa tēloja, ka viņa nemāk. Tā bija. Nē, īstenībā, Kārlis nevienam nezvana. Jā, tas kā. Man bija jāzvana Jēkabpils telpām, vienalga kam, un jāprasa par kaut kādiem pults, settingiem, kaut kādiem vadiem. Es taču neko nesaprotu, es protu bulciņas pasūtīt. Nav tā, ka es nezvanu, es zvanīju par reprezentīvajiem materiāliem. Ok, par to tu zvanies, jā. To es nemāku. Kārlis šo jomu ir okupējis. Man būtu jāapsūt uzlīmes Ancei. Es kristu panikā. Jā. Tā kā mēs lielā mērā arī pārņemam darbus viens no otra. Tas ir arī daļa no mūsu darba dinamikas. Un šeit jebkurā projektā tā ir, ka, pieņemsim, Kārlim ir savs amats, bet viņam ir savas stiprās vājās puses, un tad mēs mēģinam aizlāpīt tās ar savām stiprajām vājām pusēm. Tā ir atbilde, ko es daru projektā, ko jūs darat projektā. Kārli? Es nezinu, ko es daru. Esmu aktieru aktivitāšu. Tu arī! Špīkotājs! Esmu komunikācijas aktivitāšu koordinators, un, mana ikdiena ir daudz, kas saistīts ar šo filmēšana, montēšana, sociālā tīkli, kaut kādas komunikācijas lietas, reprezentīvie materiāli, viss, kas kaut kādā veidā reklamē vai pasniedz vai kaut kādā veidā parāda projektu, no vizuālā skatu punktā. Un tāpēc tas arī visās aktivitātes pārstāvis tas, kas fotografē, kas filmē, kas nodrošina tiešraides, visādas vizuālos materiālus, šiem metodiskiem materiāliem, tādām lietām. Tādā ziņā tas radošais vai daudzreiz aiz skadra, nevis skatos kā
Ants un Jēkabs un runā ar visiem. Es tā nodrošinu no sociālos tīklos un virtuālajā vidē mūsu atpazīstamību. Ants, ko tu dari? Un esmu tā, kas jūs komanda. Ants ir mūsu priekšnieks. Es arī nepiebildu. Ants pasaka, mums vajag postu, es teicu postu. Jā, principā mēs esam pakalpiņi Ansai. Viņa kaut ko grib, mēs to darām. Tieši tā, privāti asistenti. Jā. Nu, es esmu projekta vadītāja, un es atbildu par to, lai mums projektā viss noritētu pēc plāna un vajadzībām. Un ja es jūtu, ka ir kaut kādi iztrūkumi vai kaut kādi erori, tad es saucu palīgā viņus, nododu darbus un saku, tagad ir jāizdara tas, lai mēs likvidētu problēmu situācijas un tādas lietas. Tad tu mums dod risināt savas problēmas un dzer kafiju tikmēr, jā? Tāds izskatās. Jā, protams. Mums ir aizmugurē 2 piepildīti gadi. Ļoti daudz aktivitātes, dažādas aktivitātes. Un varbūt jūs varat pateikt vienu to savu tādu spilgtāko aktivitāti, kas jums likās, jā, šis bija tāds highlights visam šim projektam. Es varu sākt. Man viss tas lielākais bija hackathons. Es zinu, ka tas nebija highlights. 100%. Bet man liekas, tas bija tāds pasākums, kas bija tas viens gadu, kur viens gads bija jau pagājis. Un mēs, man liekas, visi sanācām kopā, mēs kaut kādā 48 stundas negulējām. Man liekas, tas bija tāds foršs pasākums, jo mums bija tik daudz sponsori, mums bija tik liela programma, mums bija mentori, mums bija aktīvi jaunieši, vēl domāju, ir balvas. Tas bija tāda arī pirmā lieta, kas arī hausā bija tekstā, man liekas, tāds liels pasākums, kas sen nav bijis. Un man liekas, tas man palika ļoti atmiņā, kaut arī tas bija ļoti mokoši. Tas bija kaut kā vienkārši, ja man būtu jāatskatās, un man liekas, visvairāk man palicis atmiņā, tas ir hackathons un viss tas, kas tur notika, ko mēs darījām, un jaunieši idejas. Kas tev? Hackathons bija priekšmīgs. Hackathons bija ļoti foršs, bet hackathons bija mokošs, man liekas, īpaši man. Jā, tas bija vienkārši stresa pārpildīts pasākums, jo mēs nebijām neko tādu taisījuši. Tas bija liels mērogs. Es ceros, kā mums nebija pizzas. Šausmas, nē, pat nesāc. Es reāli, man telefona kontakti tās pēdējās dienas, es reāli, man liekas, es sazvanījos ar kādu ik pēc pusstundas, ieskaitot nakti. Es nezvanījos ar cilvēkiem naktī, bet bija tā, ka tiešām tu piezvani vienam, skaidrs, paldies. Jā, labdien, mums vajag to un to un to. Paldies. Jā, mums es varu noprecizēt, ir tas un tas un tas. Vienkārši visu laiku mēs ar Kārli braucām mēs izbraukājām visu Rīgu, mēs braucām vēl kaut kur līdz Ogrei. Ņēmām visādus produktus, cīnījāmies ar to, un man paralēli zvanīja tur citi ēdinātāji. Tas vienkārši crazy daisy. Man liekas, mēs par Rīgu nobraucām kaut kāds 200 km vai 3 par Rīgu, labi loga, bet par Rīgu lielākoties. Vienkārši mēs priekšu atpakaļ nepārtraukti braukām ar kaņieru un atpakaļ. Tāpēc, ka mums bija salīdzinoši, mums nebija busiņš, mums bija parasta mašīna, un viņi bija pārpildīti. Kad es saku pārpildīti, es protu mašīnu piepildīt pilnu, un viņi bija pārpildīts. Hackathons droši vien bija tāds vismasīvākais, tāds koncentrētākais, īpaši tās, 5 dienas pirms un arī dažs dienu pēc tam, jo es arī netiku mājās. Man liekas, mēs ar Ants bijām pēdējie, kas tik mājās. Bet, varbūt, lai atšķirtos, es minēšu, to septembrī, tieši pirms vēlēšanām, kad mēs taisījām skolās pasākums ar deputātiem, tas ar man bija kaut kas pavisam jauns. Es teiktu, ka tas bija tas laiks, kad es sajūtos daudz ērtāk runāt ar cilvēkiem pa telefonu un rakstīt ēpastus, jo vienkārši nebija izvēles. Kontekstam mēs aicinājām katras partijas pārstāvjus visos vēlēšanu reģionos, mums notika aktivitātes tur. Un tā doma bija tāda, ka, pieņemsim, Rīgā notiek pasākums, mēs uzaicinām visas 19 partijas, tie, kas grib, tie nāk, viņi piesakās, un tad jaunieši ar viņiem var speeddeitot, un tad es to visu koordinēju. Ar skolām bija easy, viņi visu sarūpēja salīdzinoši bez problēmām, izņemot Daugavpils. Es redzu, Liepājā bija tā problēma, ka tur bija tie krēsli kopā. Ak, man Dievs, tas bija tā kā, principā tā doma ir tāda, ka
ir deputāts un viņiem ir kaut kāda apkārt bērnu, jaunieši ar krēsliem, bet Liepājā bija tas, ka jā, tie krēsli bija tā kā kaut kādi 5 vai 6 blakus, un viņus tā kā nevarēja atdalīt, un tas bija tāds, bāds. Tur vienkārši bija tā kā tādas rindas pie deputātiem, un tas izties ļoti neveikli, bet mēs tikām kaut kā galā. Bet trakākais bija tas, ka jā, es tikko biju sācis studijas, man vienkārši dienā zvanīja arī kaut 10 dažādi deputāti no dažādām partijām, vai partiju pārstāvi, vai vēl kaut kādi cilvēki un skolas, un vienkārši tik daudz jautājumu. Un es universitātes stultē, jā, es tūlīt jums atsūtīšu e-pastā visu informāciju, paldies. Jā, aizpildiet anketu tur, to. Jā, ierodamies tikos un tikos. Daugavpilī sākās tas bans, to, ka nedrīkst reklamēt nedrīkst būt politiskā aģitācija. Jā, izņemot pāris partiju. Jā, to es nezinu, tas man nebija tik svarīgi, bet mums bija plānots pasākums Daugavpils skolā. Tā skola vienkārši randumam nogaustojas, viņiem zvanīja, rakstīja, vienalga ko. Un tad mums tā kā īsi vajadzēja atrast alternatīvu, mēs to neatradām, jo Daugavpilī nekur nedrīkstēja, kas ir the obvious one, un citās Latgales pilsētās bija daudz grūtāk dabūt. Nebija liela atsauce. Jā, nebija, tas bija pārsteidzoši. Un tad mēs beigās taisījām online, kas nebija tik forši, kā gribētos, bet bija ok. Bet kas bija stilīgi, tas nebija stilīgi, bija arī jauna pieredze. Es atceros, es iepirkos veikalā, uz kaut ko vienkārši staigām un zvana. Tajā laikam visu laiku zvanīs, es tāds pats, un zvana kaut kāda Daugavpils tur domas, kaut kāda, es nezinu, kas tā, es nezinu, vai viņa bija no Daugavpils domas, bet viņa bija Daugavpils kaut kāda nopietna sieviete, un viņa man tāda, sveiki, es redzu, ka jums ir tur politisks pasākums, es jūs aicināšu izņemt, vai arī, tā kā viņi man, principā teica, izņemiet pasākumu, vai arī jums es tur uzrīdīšu to, un to. Man tāds, nē, tā kā, kāpēc? Nē. Pagaid, tas online? Jā, es to pat nezināju. Man liekas, vai tas bija online, man liekas, tas bija online pasākums. Viņa man, principā, man zvanīja sieviete un teica, lai es tā kā anulēju, ka mēs atceļam pasākumu, vai arī būs kaut kādas sankcijas. Un es tikmēr staigāju pa veikalu un pirku pienu. Tā bija ļoti gara saruna, tās bija kādas 20 minūtes. Mans piemājas veikals nav tik liels, es staigāju apkārt riņķos, jo es negribēju iet pie kases. Būtu tāds, jā, šī ir ļoti nopietna problēma. Es maksāšu ar karti, jā, varat no Mego naudas lūdzu noņemt. Jā, palīdzēsiet iesaņot man pienu. Maisiņu arī vajadzēs. Maisiņu vajadzēs, jā, paldies. Man tās cigaretes lūdzu. Dokumenti nav. Es nepērku cigaretes. Jā, tas bija tāds wow moments. Bet pasākumi bija ļoti stresaini, bet arī ļoti vērtīga pieredze. Sankcijas līdz mums vēl nav atnākušas. Ir pagājis vairāk kā gads. Kāds balodas nomaldījās. Jā, aizlidoja ne uz to pilsētu vai organizāciju. Ja bija hakatons un tās politiķu tikšanās, tad man laikam būs mūsu pirmais pasākums bija skolotāju apmācības. Jo tas bija pirmais lielais pasākums, ko mēs organizējām šī projekta ietvaros. Mēs ļoti gatavojāmies, mums bija liels stress arī, jo skolotāji skaidrs rādās nav tik viegli dabūt uz pasākumiem. Viņi ir diezgan spītīgi un diezgan niķīgi. Īpaši vasarā, jo viņiem vēl ir atvaļinājums un vispārējais. Bet tāpatām tas man ļoti paliec atmiņā, jo bija forši. Man liekas, beigās viss ļoti forši izdevās. Mums bija daudz brīvprātīgie, mums bija ļoti daudz bulciņas. Bija bulciņas? Mums bija daudz bulciņas un mums ļoti daudz palika pāri. Tu neatceries to mūsu gaļas namu arī? Es aizgāju pie šī, viņa redzēja, ka ir organizators. Viņa tā, tev vajag vairāk. Viņa ielika 3 karbonātus tāds, es nesūdzos. Un es ēdu, un es nevaru apēst visu. Bet jāēd ir. Viņi bija ļoti jauki, jā, tie ēdinātāji. Jā. Tu kā jau Jēkabpilī. Jā. Jā, un tas, ka mēs varējām, tas, man liekas, tas bija pirmais tāds moments, kur mēs tiešām redzējām savu projekta augļus, jo tur mēs prezentējām savus pirmos metodiskos materiālus, ko mēs izveidojām skolotājiem. Skolotāji bija ieinteresēti, skolotājiem patika. Un pēc tam viņi tiešām daudz arī savās skolās mācīja un rādīja, un pat jaunieši tos metodiskos materiālus izmantoja. Tas man bija tāds forši, ka mēs šo nedarām tiešām, zināt, kā citreiz tikai ķeksīšu pēc tiek organizētas kaut kādas aktivitātes, bet tiešām, ka ir ar ietekmi.
un tādu pozitīvu ietekmi. Bet tur arī bija daudz, kas atceros, ka mēs braucām ar mašīnu, kurai netaisījās durvis ciet, un kura nevarēja atpakaļ gaitā aizbraukt un kaut ko vēl, jo mums likās, ka mums nebūs naudas, ka mums ir ļoti jātaupa nauda, jo tas ir tikai pats projekta sākums. Tas bija tik briesmīgi. Ok. Es gribu pagriezot to tēmu. Ir savādāk un parunāt to tādām smieklīgiem momentiem, kādām atmiņām, bet jā, kā seja, man ir pārsteigums. Pārsteigums? Jā, man šis būtu interesanti, man jums dāvana ir. Ko? Nekas tā. Tu raudi? Jā. Es esmu samaskatāt. Man jums ir dāvana. Uzmaniet. Kas tas ir? Lego! Govs Lego! Man katra no jums šī dāvaniņa. Man liekas, mēs varētu salikt parunāt par to, kas notika Aimā. Kāļi, kāpēc govs? Man patīk, ka tu mēģināji izsvītrot cēdu ar zilo pildspalvu melno. Govs bija tāds, mūsu tāds, visi šo 2 gadu laikā bija tāds mūsu talismans, mūsu iekšēja projekta talismans, vismaz komandai. Mums arī redzams govs, kas tev kamerā var redzēt, mums ir te govs. Mums arī bija komandas grupā bija govs bilde. Un kā mēs pie viņiem nonācām, bija ļoti nejauši. Man liekas, lielākā daļa lietas notiek. Tas ir atstiņas. Es zinu. Nenozot man kaunu. Es nenozot. Tu nozot atstiņas. Es vēlos piebilst, pirms tu turpini. Es redzēju vienā YouTube video, ka viens čalis salika ļoti mazu Lego komplektu, neizņemot viņu no maisiņa. Ko? Jā. Tā kā. Un es to gribu pamēģināt. Es iespējams ļoti fokusēšos, bet es mēģināšu būt tālu no savu. Ļoti skaļi, man liekas. Ja kādam ir govs, un jūs gribat mūs uzņemt, mēs būsim priecīgi. Jā, vai arī, ja jūs esat govs un jūs vēlaties ar mums fočēties, droši. Varbūt mūs skatās kāda govs. Kas jums vēl tāds, palicis atmiņā no tādas komandas puses, no atmiņām? Es atceros, ka jūs gribējāt lekt no tilta. Aha, tas bija tajā pašā pārgājienā. Jā. Tāda lieta bija. Es nepareizi saliku. Es īsti pat nezinu, vai ir tāda viena lieta. Man vienkārši likās ļoti jauki, kā mēs ikdienā sastrādājāmies. Un tā kā tiešām, man liekas, tas projekts arī bija tik veiksmīgs. Tāpēc, ka man liekas, mūsu visu raksturi ir tādi, ka nevis mēs gribam, tā kā lai pasaka, pieņemsim Anna kā vadītāju, viņai negribās sasniegt tikai projekta rezultātu, viņai gribas pārsniegt, viņai gribas sasniegt, tā kā prasīts 20 cilvēku, viņa grib 40. Protams, ekstra darbs mums ar Kārli, bet mums tā kā patīk. Nav tā, ka mēs daram to, nezinu, algas pēc vai, tā kā, man liekas, tas bija tā atslēga, kāpēc arī šis projekts bija tik foršs, ka mēs visi ieguldamies un ka mēs esam gatavi palīdzēt. Protams, Kārlis riktīgi, man, piemēram, ļoti es aizrāvos, nezinu, ar to kontaktu Exceli, un tad Kārlim bija tāds, stilīgi, es tev palīdzēšu, un tad Kārlis riktīgi aizdegās par to un palīdzēja. Es atceros, kā šitās jāliek, kur viņš ir? Jā, tas jāliek rokā, laikam ir. Un zini, man liekas, problēma tā, ka šitais bija jāliek, šitais tev, es arī tev. 1 hour later. Kaut kāda mājaslapā. Bet... Anta, kā tu tā vari stragulot? Es lieku maisiņā. Starp citu, lēnām, bet iet uz priekšu. Es saliku. Tu jau saliki? Jā. Pagaidīt, šjūs. Tas ir nepareizi. Kārlis darīja? Ko viņš izdarīja? Tu saliki nepareizi? Ko tu izdarīji? Viņam ko špagats tagad tur ir. Parādi. Man viņam jābūt vēderiem šādi man. Bet tas nav tik liela problēma. Man jau tajā maisiņā no tā, cik es viņu daudz spaidu, sāk parādīties caurums. Pagaid, kur man šito bija jāliek virsū? Aizmugurē? Nē, te. Uz augšai, jā.
Zinu, man liekas, pirkt, bet kaut divgadnieks to varētu salikt. Man gadniek no kāda vecuma, viņš ir paredzēt 6 gadiem. Un Ants, cik tev ir? Es neteiktu. Daudz vairāk par 6. Kā tu viņu uzlūki? Tas saņēmies. Kārli, paldies! 1 hour later. Tiksim tā, ja jums būtu vēlreiz jāizvēlas, teiksim, mēs tagad atgrieztos 2 gadus atpakaļ. Okay. Un mēs uzsāk šo projektu pilnīgi no sākuma idem. Es tādu to dibanu tevi nevaru. Tu neuzbūt par šo? Ansei kaut kas ar dibenu. Kā, ja mēs tagad atgrieztos, ko jūs darītu savādāk? Ui. Es gan jau daudz detalizētāk izplānotu katrai aktivitātei budžetu. Jo, tā, lai mums nav, ka mēs, piemēram, gada sākumā ļoti taupījām visu budžetu un tā, un beigās mums palika, pāri nauda, kas, nav tā kā ļoti labi. Es iespējams būtu teicījis savādāk kā vizuālo identitāti. Kāpēc? Es nezinu. Es tā kā, viņa nebija slikta, es to gan pateikšu, ka viņa nebija slikta, bet tā bija mana pirmā vizuālā identitāte, ko savā dzīvē bija veidojis. Es saprotu, ka tu uzraisīji pat brandbuku. Jā, es saku, jā, brandbuks bija, jā. Bet vēl, viņš bija foršs, man patika viņš, bet tie 2 gadi bija diezgan ilgi. Bet par laimi, es biju priecīgs, ka mēs, piemēram, hackathonu taisījām jaunas, taisījām brand identity priekš hackathona. Tagad arī priekš noslēguma konferences arī tikai drusku sāk iedz drusku citu stilu, jo, tomēr drusku tādām nostalģiskāku, varbūt drusku to atskatu. Un tādā ziņā. To atziņas jāpēl, es ka viņi ir apla gotiņa. Kādas es gribu atziņas? 1 hour later. Šeit būtu jābūt mūsu skatītākajai sērijai pagaidām. Man liekas, tas, ko mēs darām, ir ļoti aizraujoši. Jā, bet daudz skatās video, kur bija legāldies vienkārši izstumts. Man liekas, tas ir tik interesanti, kā mēs katrs salikām. Kārlis salika ļoti ātri. Ansei bija izaicinājumi un Jākabs joprojām liek maisiņā. 1 hour later. Bet okei, tomēr, kamēr Jākabs, kamēr bija viņš vēl ilga liks, tāpēc mēs viņam varam turpināt. Cik tas vēl daudz ir? Nav daudz vairs. Es lieku. 1 hour later. Tāds ir, jā. Bija forši. Man patīkās. Es saliku govu. Jā? Jā, tas ir. GG. Wow. Es viņu negribu ņemt ārā. Tā kā... Tu vari aiziet uz Pepko, viņam teikt, jūs man nedodāt saliku govu. Ej, tu nost. Wow. Okay. Nice. Tad mums ir 3. Es negribu viņu ņemt ārā, man šeit viņai ir jāpaliek. Tas ir mans sasniegums. Tad mēs parunājām, ko mēs darām, kāda mums vienīgais atmiņas, ir noslēgums. Kā jūs kopumā vērtējat, šo projektu? Es jūtos labi, jo es jūtu, ka nekas nav beidzies. Ka viss turpinās, ka mēs attīstamies un mēs ejam tālāk un ejam vairāk un apjomīgāk. Es tikai varu piekrist. Bija ļoti crazy. Bija tiešām vispār prieks, ka bija tāda iespēja. Jo likās arī nereāli, man liekas, mums jauniešiem šādā vecumā, šādu pieredzi kaut ko tādu realizēt, kuram katram nedod šādu iespēju, mums tā tika dot, un mēs to arī darījām, un mums tas tika uzticēts, un mēs parādījām to, ka mēs varam. Un, kā Kārlis teica, šis ir otrs veiksmīgākais projekts Latvijā, jaunatnes jomā. Gadā, es teiktu, ir ap 200 jaunatnes jomas projektiem, ja ne vairāk. Es domāju, vairāk, bet jā. Un tas tikai parāda to, ka mēs varam. Varbūt mums visu laiku jāstrādā šādā komandā. Bet mūsu vārds vienmēr būs aiz tā, un tas tāds milzīgs gods. Jā, es nezinu, man liekas, šis mums pavēra miljoniem durvis. Es gribētu teikt, ka mēs arī citiem jauniešiem pavērām durvis, ka arī brīvprātīgai ļoti daudz ko ieguva un spēja darīt. Jā, bet es dzirdēju, ka šis vēl nav noslēgums šī AIF epizode. Es dzirdēju, ka kaut kas ir 20. janvārī. Jā, mums būs vēl viens pasākums. Ko? Finito noslēguma pasākums. Kurš to organizē? Tu, Jākab. Ui! Finito, jā, kur mēs atskatāmies pilnībā, mēs apskatīsim tādu ļoti provokatīvu jautājumu, vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā, jo mēs par to esam runājuši šos 2 gadus tiešā un netiešā veidā.
Un tad saicināsim kopā visus ieinteresētos cilvēkus, jauniešus, politiķus, dažādu izglītības nozaru pārstāvis un atskatīsimies uz notikušo un iezīmēsim taku nākotnē. Un būs ļoti daudz pārsteigumu. Mums arī special viesis iesāna būs ļoti, ko mēs neatklāsim. Bet daudz lietas arī par šo un par visiem pārsteigumiem mēs publicēsim savos sociālos tīklos. Tāpēc noteikti piesakojiet gan izproti.iesaist.lem, Instagramā, Facebookā, gan Klubsmāja. Instagram, Facebookā mēs visur tur publicēsim un uzzināsiet visus pārsteigumus, jaunumus. Un te jau tiksimies mēs arī kopā visi. Mēs tur būsim. Jā, vai jūs varēsiet satikt mūs trīs? Jā, pajautāt paņemt govis. Jautājums, atskatīties uz projektu atmiņā un padzīvot ar mums, mūsu brīvprātīgajiem, sadarbības partneriem un tā tālāk. Un pavadīt vienkārši foršu laiku. Jā. Tāpēc te jau tiekamies 20. janvārī un laimīgi jaunu gadu Ziemassvētkus. Tā! Šī epizode tapusi sadarbībā ar projektu Izproti iesaisties.lem, ko finansē Islande, Lichtensteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Tā, paldies jums!